šobrīd ir milzīgs spiediens uz atsevināšanu, uz valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrību atsevināšanu. Nu, ir vienotība, kura, tā kā ar ārkārtīgu tādu, protams, ar visu savu demagoģiju un vispār, viņi saka, visi jānotirgo, visi ir jāpārdod, visu, ko grib pārdot. Es pats arī bijis, valdības veidošanas sarunās, bija mazliet arī klāt, un mēs cīnījāmies, tas bija 22. gads, mēs, organizācija, kur es arī Nacionālā apvienība, mēs cīnījāmies, lai mēs ierakstītu absolūti skaidri, ka Latvijas valsts meži un Latvenergo ir neprivatizējami ne pie nekādiem apstākļiem, vienkārši, tā ir absolūti sarkanā līnija, kā tagad populāri teikt. Bet viņi ir gatavi visu notirgāt. Un, protams, kad ir Latvenergo vai Latvijas valsts mežus, arī pat Rīgas mežus, ir ļoti viegli notirgot. Tur nav problēmas. Un tad ir tie padomas locekļi, kas tur ir iedēstīti, sazvērstības teorijas, bet tieši tāpēc arī ir nepieciešams šis vienotības Andris Grafs, kurš sadēsta tos cilvēkus, padomas locekļus, kas virza tos uzņēmumus uz atsevināšanu. Bet man ir sāpīgi, jo es neuzskatu, ka Latvijas valsts meži, Latvenergo, Latvijas dzelzceļam smagi ārkārtīgi iet. Lūdzu, atseviniet Air Baltica. Tādā ziņā nav jau tā, ka mums vajadzētu pie visu turēties, atseviniet Air Baltica.